Šodien mēs īrējam rolleri, esam Taizemē. Cik rolleris dienā maksā? Tātad 6 eiro bija 125 kubi, bet nedaudz lielāk 155 kubi, 9 eiro dienā. Jej! Un tikko mēs 18 dienas pavadījām kopā ar draugiem, tikko viņus pavadījām uz tevi sauc. Uz kuģi, un tagad būsim 2 nedēļas Taizemē un divatā. Bet būs tikpat interesanti, viss kaut kas ir padomā, iecerēts, braukāsim ar rollerīt, būs interesanti, pēc skaties līdz galam. Re, kur var telefonu ielikt, speciālais turējumais. Turāmais. Tagad pirmais, ko daram, braucam ieliet degvielu. Degviela kaut kur €1,20 litrā. Jā, tad. Cik maksā pilna bāka? Pilna bāka maksā 130 bahti, un tas ir 4 eiro kaut ko. Pilna bāka 4 eiro? Jā. Tev redzēs, cik tad, bet viņš maz arī. Ko tu stāsti? Nu, ja? Mūsu jaunās mājas tieši pie ūdens, blakus ir arī baseins. Varēsim izvēlēties, kur mēs labāk gribam peldēties, dodamies apskatīties mūsu numuriņu. Ja godīgi, Dāvids sajauca un norezervēja no rītdienas mūsu mājas, kuras bija plānotas, šīs neplānotās mājas, 30 eiro dienā. Kaut kā tā? Atbraucām uz kafeni, kur dabujām perfektu ēdienu tiešām. Man ir smoothie bowls, pankūkas ar banāniem nutellu, Dāvidam kaut kas tur. Bonbon. Dodamies uz Kaut kādu apskates punktu augstu. Mums diezgan haiks ir īstenībā, 1,5 kilometrus augšā jāiet, lai tiektu, un Līva pirms tam tieši prasīja, ka viņi grib haiku, viņi grib adventure un pasties. tieši. Šeit var iečilot kopā ar pudelēm. Bet skats labi. Nu, skats labinieks, jā, bet pudeles. Turpinam ceļu džungļos. Re, kur mums jātiek, ir tur. Tagad jāiet tur. Pagriezies visur. Visnedrošākais pasākums, kāds var būt. To vari. Un šis skaitās apskates objekts, dzīvot apnicis. Wow. Mēs esam Taizemē, Koh Phangan, un tā bija Bottle Beach Viewpoint. Labrīt! Aiziet! Ļoti forši, ka pie mūsu mājām ir biljards. Baigi labi te ir. Braucam brokastīs. Re, kur šeit mēs ēdīsim. Mūsli ar augļiem un jogurtu. 2 eiro. Oliņas man un Dāvidam. Pagulējām pusdienas laiku. Kā jūtamies? Labi, vajadzēja pagulēt. Vajadzēja, un it īpaši jūras krastā vienkārši superīgi. Arī tik forši bija, un ūdens tik silts. Tagad dodamies uz nākamo viesnīcu. Re, kur atbraucām ieliet degvielu. Vietējā mums uzpildīs dziriņu un aiziet. Dodamies uz mūsu jaunajām mājām. Ļoti skaista ieeja, džungļu sajūtās. Mums ir liela istaba, bet pirmais, ko es Dāvidam pateicu, bāc, kāpēc tur ir 2 gultas, negribu šito otru gultu. Viena ir 2 guļamā, otra ir 1 guļamā, bet nu labi, nu, ja jau ir, tad jau ir. Šeit mums ir leduskapīts arī ar ūdeņiem, tas ļoti forši, ka tā dara. Nu, skaisti. Saliksim 3 naktis. Mums ir arī baseins, turpat jūra. Dodamies apskatīt baseinu. Un šeit mēs no rīta varēsim nākt, nopeldēties, padzert kādu mango šeiku. Atnesām izmazgāt veļu, 2 eiro, jā, par šo visu maisiņu jāmaksā. Čau, sunīti! Čau! Kāds tas smoks! Esi ļoti! Tu man randiņā atvedi, jā? Thank you! Vale. Es izvēlējos vakariņās rīsus ar oliņu un sweet and sour chicken un koliņu. Es standarta pad thai ar chickenu un Lepton ice. Ko? Lepton? Lipton. Mums karstas, mums ir sarkanas sejas, bišķi nosauļojušies. Jā, bišķi saulīti ir, bet... Galvā saulīti. Saulīti ir, bišķi iesit uz galvā, bet es ņemšu lemon, Lipton. Jā.
Dāvidam izskatās ļoti labi. Re, kur mans ēdieniņš? Bija ļoti garšīgi. Kā tev garšoja? Nu pat tā, nevar aiziet garām. Labrīt, dodamies uz sporta zāli. Re, kur mums bija plānots palikt šajā viesnīcā, un šeit ir arī tā solītā sporta zāle. Bet mēs atnācām uz šo viesnīcu, un viņa tā kā ir cieta, nu vakar. Un tā mums tur sāka vietējai, jums jāiet tur tālāk. Mums tāds, ka mēs aizējām uz to citu viesnīcu, un saka, jūs paliksiet šajā viesnīcā. Man tāds, labi. Es šorīt no rīta saku, bet mēs gribam uz to sporta zāli. Viņa tāda, jā, ejiet, mēs tā atnākam, tad vispār neviena nav. Mēs kaut kur tā ielaužamies. Let's go! Atnācām paēst. Ēdienu sauc cashew nuts. Dāvidam ir pad thai omletē. Par 2 saldējumiem un ūdeni samaksājām €50. Un mēs tagad esam uz salas, un uz salām viss ir daudz dārgāks. Piemēram, Bankokā par šīm 3 lietām, es domāju, mēs samaksātu 80 centus līdz eiro. Aizbrauksim ātri pie frizija, jo man baigā ķīveri īstenībā jau ir. Noslāpa rolleris. Viņš tā mums dara, es nezinu, kāpēc, bet katru reizi viņš vienreiz noslāps, un tad viņš ir dzīves. Jā, pašā sākumā. Vienkārši vajag vairāk uzdot. Dodamies! Tagad pirms, kā izstās, ja? Čau! Kā iet? Labi. Tagad viņš veidu taisa. Tev redzēt, man liekas, ļoti labi pagaidām. No, pa smuko. Nu, ko jauns cilvēks ir? Viss ir. Ček, feidiņš ir. Cik samaksāja par frizieru? 11 eiro. Labrīt, braucam brokastīs uz kafejnīcu, kā jau katru dienu, katru rītu. Man ļoti patīk, ka ceļojuma laikā mēs visu laiku ēdam kafejnītēs, jo tad nav jādomā, ko tu ēdīsi, tā kā mājās, jā. Kurš mazgās trauks, kurš ies uz veikalu, šeit vienkārši aizbrauc, izvēlies, ko gribi, samaksā 5 eiro par abiem un dzīve izdodās. Atbraucām pie pērtiķīšiem. Labdien, sveiki! Kā jums šodien klājies? Labi? Uzpildījām degvieliņu, braucam tālāk. Paņēmām arī salātiņus. Ļoti garīgi izskatās, labi aptīti. Nolikām tepat rolleri, tagad iekāpām tādā busiņā. Mums aizvadīs līdz pludmalei pa 5 eiro, 2,50 katram, jo jāiet pusstundu ar kājām līdz tai pludmalei. Un tas mums īsti nav vajadzīgs, jo gaļaks kārsti, zini. Tāpēc labāk 5 eiro samaksā un laižam. Maus. Tagad mēs atbraucām uz ļoti skaistu pludmali, kuru sauc Battle Beach. Tas ir Koh Phangan, Taizemē. Ļoti skaisti! Te, kur mēs ar Dāvidu uzkāpām šitajā te akmenī, tajā kalnā. Mēs esam malači! Tik ļoti skaisti. Dāvids mani atveda uz tādu food corner, ja? Jā. Abi pasūtījām to pašu ēdienu, tikai citās bodītēs. Pasūtījām cashew nut, tātad manējais un Dāvida modinātais. Jāceļās. Jā, tiešām jāceļās. Es jau nodegustēju, un Dāvida bija garšīgāks. Bet viņam ir mazāk un garšīgāk, un man ir vairāk, un arī ļoti garšīgi, tāpēc mēs mainīsimies, lai man ir garšīgāk, un viņam ir vairāk. Man liekas, ka dzīvē neesmu tik daudz saldējumus apēdus. 5. Jā. Šis kaut kāds 10. 3 nedēļu laikā noteikti. Man liekas, ka mazāk. Tomēr kaut kāds 7. A tev cik? 5. Tātad mēs ejam pa tādu džungļu teku uz waterfallu. Ejam. Sveiki, labdien! Ceļš līdz šejienei bija nereāls pa mežu, pa džungļiem, un mēs esam sasnieguši waterfallu. Tagad vienkārši nav lietus sezonas, domāju, lietus sezonā izskatās iespaidīgi, gan jau šeit viss tek lejā, un tad ūdens iet pāri un tek arī tur. Bet tāpat smuki. Ko, pasteigi ir beigusies. Paldies tev par waterfallu. Labrīt! Tātad šīs ir mūsu jaunās mājas. Maksā gandrīz tikpat, cik iepriekšējās mājas vienīgi. Šis ir daudz tuvāk
ostai, un mēs jau rītā dodamies uz Kohsamoju atpakaļ. Tātad šī ir mūsu terasīte, šūpuļkrēsls, dodamies iekšā. Un te ir tieši viena istaba. Tadā! Un šeit var arī piesaist. Un tur ir panstaba. Tad, kad es ieraudzīju šo visu numuriņu, es dēdam teicu, vai mēs varam lūdzu doties atpakaļ, Jo jā, šī ir vienkārši viena istaba, kur var sākties neliela klaustrofobija. Bet, viena nakts vēl jāiztur un nav nemaz tik slikti vienkārši, ka tu esi bijis labākos apartamentos un tad atnāc uz vienu istabu pa tādu pašu cenu, tad ir tāds, ko mēs domājam. Bet mēs esam citā salas pusē un tagad aizbrauksim bišķu pabraukāties pa citu salas pusi un esam tuvu ostai, tā kā rītā varēsim jau no agra rīta doties atpakaļ uz Kohsamoju salu. Ņemam līdzi botas, jo šodien Dāvids teica, iesim haikā. Rekur mūsu mājiņa, un rekur ir jau jūra, un rekur ir osta. Mūsu rollerīts. Vīrs man atved uz kafejnīcu, kur ir biljards, nevar laist garām. Tik tuvu! Būs vai nebūs? Ir. Brokastīs 4 olas, bagete ar bekonu, salātlapiņu, tomātiņu, pailabu. Brokastīs vista un 2 olas, bet šito mēs pusēm dalīsim. Pastāst, ko tur nopirki? Es nopirku ūdeni augstu un arī kafiju ledus. Rekur mūsu ledus kafija maksāja cik eiro? 20, ja? Jā. Teistest. Vajadzēja laikam otrādāk, ne? Ļoti rūgta. Rūgta, ja? Jā, rūgta. Es esmu strādājusi par baristu vairāk kā 3 gadus, un tā kafija nevis, ka tā kā viņa ir rūgta, jo mēs paņēmām lati, bet viņa vienkārši varbūt ir nostāvējusi, bijusi atvērta ilgu laiku, tāpēc viņa paliek skābi rūgta, ja kafijas pupiņas ir ilgi vaļā. Tā viņa garšo. Vai arī vienkārši tas tāds kafijas tips? Varbūt. Roasted un intensity. Very much roasted. Jā. Mums tur ir 4 botas, katram 2. Tur ir rielis, tur ir keksi, 2 ūdens pudeles. Sagāja! Lego. Tā kā Lego vajag visu gudri salikt un aiziet. Mēs vienkārši tikko kaut kādas 3 minūtes centāmies aizvērt un mums nesanāca. Tieši kā es paņēmu filmēt, tā sanāca. Atnācām uz templi. Omīte? Vienkārši kaut kāds miljonus pakāpienu. Tā tev vieglāk, kad uz priekšu sasveries. Jā, kad tā sasveries. Un ej. Te ir, kur sagaida Šings Hans un Deignāns Holms. Un tas ir Bobs. Kas ir viņš? Un kur mēs atradām kokosriekstu. Ok. Dzirdat? Es, jā. Tikai jādabū viņš vaļā, lai var padzerties. Kā basīša bumba. Jo kā zilonis grib. Nebūs. Davai, es zinu, mēs varam dabūt vaļā visi kopā. 3, 2, 1. Ej, dabūji vaļā. Kā garšo? Kā kokosrieksts. Super. Redzi, dažreiz sievas idejas ir labas. Tagad tālāk braucam haikot 1,5 stundu. Būs jautri. 1,5 stunda vienā virzienā, kopā 3 stundas. 30 grādos, kaut kur jāiet. Forši. Pirmo reizi nokritām gandrīz. Tu vienkārši sveries uz vienu pusi. Ko es vienmēr esmu vainīga? Tādā, kad es tagad kaut kā otrādāk, tad vienmēr viņš ir vainīgs. Kaut vienkārši. Dāvids man ir atvedis atkal kaut kādā interesantā pārgājienā. Dodamies. Parād mūsu tīro maisiņu. Wow! Pirmā svaiguma. Kur mums jāpērk biļete. Eiro vienam, jā? Jā. Un kaut ko jāpierakstās. Priekā. Kā iet? Diezgan labi, slāpji. Ļoti interesanti šajā karstumā. Kad mēs sākām iet, es ļoti gribēju čurāt. Uznākam augšā uz kalna, negribās čurāt.
Tā ir Mīkla izdomā. Esam sasnieguši pitstop bāzi. Kas ir bāze? Bāze ir, zin, tā kā ir galamērķis un pa vidam bāzes. Jā. Re, kur čainiks. Pana. Normāli tropi. Šis tik ir kaut kas. Reāli vienkārši stundu mauc augšā 30 grādos pa džungļiem. Tik labi. Šodien sieviešu diena. Sievietes vara. Pēdējais 1,5 kilometrs. Drīz jau būsim klāt. Visas kājas saskrāpētas. 100 metri pēdējie. Jopojot, cik mēs augstu. Tas ir augstākais punkts visā salā. Tas tik bija izaicinājums. Esam sasnieguši mūsu skaisto galamērķi, bet ir apmākusies diena, tāpēc grūti caur kameru saskatīt. 635 metri virs jūras līmeņa. Ceļš lejā arī ir diezgan grūts, jo tu visu laiku tā kā bremzē, un tev jau ir nogurušas šitās vietas no kāpšanas augšā. Šīs, ja? Un tagad lejā kāpjot viņas tā kā bišķiņ trīc. Tā ir? Tā ir, un ceļi arī nedaudz sāp. Jā, jo tev visu laiku ir tāds, tā kā, apzorbē visu laiku ritienu. Nu, un vēl stunda, mēs jau pusstundu nokāpām lejā. Ideāli. Tad mazāk enerģiju prasa, jo tev nevajag sevi visu laiku celt augšā uz kalnu. Un mēs sapratām, ka šis ir ļoti labi smadzenēm, ja? Jā, jo tu dari to, ko tu negribi, pārvar grūtības. Iesakām! Nopeldējāmies. Mēs esam foodkortā atnākuši, šeit ir ļoti daudz izvēles. Paņēmām šādus burritos, kur ir ļoti labi novērtēti. Dāvs vienmēr atrod visu, kur jābrauc, ko jād, un vēl guacamolīti. Iedo atsauksmi burgeram. Neviens nezin, ka es burgerē. Mēs nefilmējām? Nē. Nu, Līva ēda rekord šo burgeri. Es viņu ēdu jau vakar, un es tā kā apēdu to pusi burrito, man viņš ļoti garšoja. Un man bija tāds, Dāvis teica, ka viņš paņems kaut kādu pad thai vēl. Man tāds, labi, es tev atdodu savu pusi un aizvedu pēc burgeru. Burgeris perfekts, mēs jau tur vakar ēdām. Es neesmu burgeru fans, bet ja burgeris ir labs, tad es esmu. Rekur Dāvids mani atveda, dodos uz masāžu. Rekur šeit man būs masāžiņa. Kas man te atbrauca pakaļ? Samaksāt par masāžu. Paldies! Labrīt, un tā šīm mājām. Manas brokastis, Dāvida brokastis. No, kur tas atnācis? Esmu atnācis uz Muay Thai zāli. Būs jāpamēģina, jāpakaujās. Pirmais Dāvida uzdevums slēgt ar lecamauklu 5 minūtes. Ko tu tagad dari? Apsienu locītavs roku. 3, 4, 1, 2, up. Yeah. Hey, you had that in okay? Yeah. Okay. Oh. Right up elbows. Nu, kā tev patika? Ļoti labi, ļoti interesanti. Daudz ko uzzināju, pilnīgi savādāk kā boks. Man ļoti patika. Esam uz kuģa, lai dotos uz Koh Samui atpakaļ. Mēs šajā salā Koh Phangan nodzīvojām 11 dienas. Mums šeit ļoti patika. Mīlīga, maziņa sala, bet diezgan dārga. Un, ja tu gribi viņu izbaudīt 100%, tad obligāti var jāņem rolleris un jābauda tā skaistā daba, ko šī sala sniedz. Tev patika? Man patika, jā. Vismaz uz nedēļu. Ja brauc vajag uz nedēļu un izbraukāt visu salu, tiešām kāds saka maziņa mīļa, skaista. Pērkam biļeti. Braucām! Atbraucām. Un rekur mūsu jaunās mājas uz 2 naktīm. Ļoti labi! Un šeit ir arī baseins. Pusdieniņš. Reku cūciņ. Man Instagramā ir 13K followeri, kāpēc mēs tagad iesim filmēt special reels for Instagram. Labrīt! Paņēmām rollerīti uz 1 dienu un brauksim pa Koh Samui saliņu. Rekur aug kaut kādi augļi. Tikko paēdām vietējā kafejnīcā, es, protams, ēdu kašūnatu, dzēru mango šaiku, nekas nemainās.
Es sēdu visu ar vistu, un 3 olas arī baigi daudz nekas nemainās. Mērkaķīs, ne, bet Tarzāns. Tas viss? Tas arī ir viss. Atkal jāhaiko, ejam uz waterfālu. Nu ko bija tā vērts? Tālu nācām, un re, kur arī ir. Mēs esam sasnieguši mūsu izžuvušo waterfālu. Tieši nekā šeit nav. Bet gājām 20 minūtes, man ir pilnīgi slāpja mugura, un waterfālu nav, pilnīgs iebrziens. Bet bija jautri. Bija karsti. Piedzīvojums. Kā mēs kāpalējām. Stāstīsim mazbērniem. Jā. Iesakam, šeit nenākt. Pēc pusstunda haika tieši laikā. Labrīt, atvedamies no šīm naktsmītnēm un dodamies uz lidostu, lai lidotu uz Čang Mei. Šeit lidosta ir ārā, ja? Un šeit arī var atnākt un paņemt snēkus, cepumiņus, visādus dzērieniņus, šķīķu maizīti, vienkārši labākā lidosta. Braucam uz lidmašīnu. Atkal būs jāēd. Sveiciens no lidostas, mēs jau paspējām izteigāt Čang Mei un mēs tur ejam. Un es saku, kāpēc nav vloga kamera? Dāvids tāds arī nesaprots tāda. Viņa ir lidmašīnā. Tad jā, mēs atstājām šo kameriņu lidmašīnā, bijām jau pastaigāties, sapratām, ka viņi ir šeit, zvanījām uz lidostu un tikko atguvām kameru, tāpēc jūs varat turpināt nākt līdz mūsu piedzīvojumos. Re, kur mūsu rollerīts. Zinu to sajūtu, ka tu ieej pirtī un tā kā nevar pēlpot, jo ir karsti. Te tā ir 37 grādi ārā, 5:30 vakarā. Vienkārši tik karsti. Dāvids degustē švepu, avenes un greifrūts. 8. Nopirkām arī Nesquik maisiņā. Nu labi, nē, tas ir zivs ēdiens, ejam barot zivs. Un baložas. Domā, baloža ēdīs? Pamēģi. Zivs barība. Garšo, Apēda. Džeki, garšo. Kārtībā. Paskatieties! Visi uzreiz sanāca. Kā viņi zināja? Nostas milzīgā. Vau! Cik daudz zīves. Es tur neietu peldēt nepakam. Nu pagaid pa Neietu peldēt 10K. nepakam. 10K. Nē. Ielēc iekšā ādri. Patīk? Man ļoti patīk. Es mēģinu, tā kā man uzdevums ir dabūt, lai apēd tas, kur es gribu, lai viņš apēd. Bet baigi grūti. Tāpēc baloši tāntas izskaties. Es esmu zivju tānta, visu jau izbaroja. Man patīk. Baložiem arī patīk. Megā hanteli tev. Wow! No Flintstone viss tas. Labs. Džims arī lielisks. Mēs esam parkā. Vienkārši pastaigājāmies. Parku. Un tad jāatrod zāli, tad jāpiestāj. Te, kur vietējie spēlē šādu spēli, kas sit pa bumbu, un tad ir jātrāpa iekšā tur. Hello! Šeit arī vietējo volejbols ar kājām. Kājbols. Re, kur arī notiek danči. Atbraucām uz kaut kādu tirdziņu. Es pasūtīju patāju ar vistiņu, €50. Un šeit ir garnēls ar nudelēm, olu un salātiem. €80. Labrīt! Kas tad te? Šeit mums ir zviedru galds. Nē, tas ir Dāvids. Tā ir skatu uz baseinu. Esam nobraukuši ar rolleri 1,5 stundu un esam sasnieguši waterfālu! Beidzot! Wow! Atradām kādu, kas arī eksistē. Wow! Tik skaisti! Patīk? Ļoti! O, vietējā mums atnāca palīdzēt. Press this? Yes. Nekas nenotiek. หมดแล้วเมื่อกี้มันเดินตรงนี้หมดละมาแล้วค่ะ
I put 40. ใช่40 Yeah. 40 Yes, Okay. but don't work. อ๋อ no เขามาแล้ว Okay. โอเค How do you start? ใส่ไหมค่ะถ้าจะเติมอีก This? หมดแล้วค่ะ I put that here. ค่ะ 40. ใช่ไอเอ็มใส่เงินนี่มันจะออก40แล้วพอหมดนั่นมันจะเหลืออันนี้ Viss skaidrs, peņa ir. Paldies. Pirmo reizi ceļojuma laikā paņēmām free kartupeļus. Mēs esam Taizemes augstākajā punktā un arī gan jau augstākajā, jo te ir 16 grādi. Wow! Sveiki! Esam tirdziņā tieši pie mūsu mājām. Arbūziņi, vēl visādi brīnumi. Mango sticky rice. Tev garšo mango sticky rice? Ja nice, jā, ļoti interesanti. Saldi rīsi ir ar kokos riekstu mango. Man ļoti negaršoja, diemžēl. Jā. Bišķi traku, ne? Šo pankūciņu es šovakar ēdīšu. Maksā 1 eiro ar banāniņu un tur condensed milk vai nutellu vai kaut ko tādu. Dāvids ņems. Vistu kā vienmēr. Šeit garšīgas vistiņas uzsāc uztais. Hello. Šī tāda vistiņa pa 50 centiem. One chick. Un pāri ielai arī ir tāds pats tirdziņš ar tādām mazām būdiņām un dod visu kaut ko ēst. Re, kur man pankūciņu taisa. Kā tava vista? Ļoti garšīgi. Un, protams, ka nenormāli daudz eļļāts kā jau šeit visi taisa. Tas, ka viņi ir tādā eļļā, tas man vispār neuzrunā, bet es cenšos tā kā neskatīties un pēc tam domāt, ka viņi ir veselīgi, vai ne? No. Bet tāpēc tev viņš ļoti garšo tā pankūka, vai ne? Jā, ir labi pankūki, jā. Un maksā tikai 1 eiro. Pankūciņi ieliek tādā kastītē un uzlej kondensēto pienu. Ņāma. Līvai, man liekas, taisa masticēsies ar kašu, nātu un šitām pankūkām. Jep. Un mango šeikiem. Dāvids ņems vēl vienu vistu. Tagad mēs tam pērkam mango šeiku. Un šeit cilvēki sēž un ēd. Un tagad pirksim arī auglītī. Re, kur ir mango, dragon fruits. Kas šitais pa augli bija? Pomelo. Pomelo. Thank you. Un 7-Eleven vienmēr izručī, tur ir ūdeņi un viss, ko tev dzīvē vajag. Labrīt. Man ir salāti, 3 oliņas, 2 vistiņas un 1 spring rolls un maizīte. Un pārmaiņas pēc latte, kas tev ir. Man ir 4 olas, 3 vistiņas un salāti. 2 maizītes. Apdigušas, ja? Otrs pusi nebija tik traki. Nu labi. Degustējam kafiju, kas ir pulveris. Rūgta. Es nezinu, kāpēc paņēmu kafiju. Man likās tā kā svētki. Būs labi. Šodien svētki? Šodien ir pēdējā pilnā diena Taizemē. Tāpēc varu kafiju. Reku baseins un reku cilvēki. Saldajā jogurts ar augļiem un muslī. Man liekas, tieši šeit banāni ļoti garšīgi ir. Daudz savādāk nekā Latvijā. Man patīk. Zināt, zināt, bija tie žāvētie banāni kādreiz Latvijā. Garšā pēc viņiem. Tagad arī ir Latvijā vēl joprojām. Nav gan. Tie ne jau tie čipsi, bet tā kā tāds žāvēts pilnībā. Rekur baseins, rekur čilsputs, tieši 2 krāsliem saule. Tikko pabijām 2 stundas pie baseina un tagad mēs dodamies pusdienās, ja? Jā, pie mammas. Pie mammas, tā sauc to kafeni. Tātad rekur mūsu slavenā kafejnīca. Esam pie mammas, šī ir ēdienkarte, tāda necila, bet ēdiens te ir tik lēts un tik lielas porcijas, tūlīt jūs redzēsiet. Es aizmirsu nofilmēt, jau pusi apēdu, paskatoties cik daudz, un €40. Man arī bija tikpat daudz, un arī €40. Šīs bija mūsu mājas uz 3 naktīm. Šādi te izskatās, un mēs dodamies uz lidostu, lai lidotu mājās. Tikko bija pēdējais brauciens, nodavām rolleri, tagad uz lidostu. Atbraucām. Thank you.
It's okay. Thank you. Bye bye. Good luck. Pirmais lidojums galā. Nu, garšīgi. Nav labi. Man liekas, man pirmo reizi šī ceļojuma laikā ir limonāde, un es palūdzu tā kā nesaldu un garšo vienkārši perfekti. Kas tāds ir? Wow! Nu, ko esam otrajā Bankokas lidostā? Baigi lielā. Milzīga. 9 stundu lidojums ir galā, mēs esam izturējuši, nogulējām 8 stundas no tām. Mums bija vakariņas, mums bija brokastis, mums bija šādi televizoriņi, varējām filmas skatīties. Kādas sajūtas? Diezgan easy. Tagad mums vēl 1 stunda jāgaida, tad mums ir jālido 5 stundas, tad jāpagaida atkal stundu un jālido 2 stundas, tāpēc mēs jau noslēgsim vlogu šeit, lai šo lidojumu laikā varu visu samontēt, un paldies, ka bijāt ar mums šajā ceļojumā. Varbūt tev ir kas sakāms? Bija ļoti forši. Bija ļoti forši, un prieks iemūžināt šādas atmiņas. Mēnesi dzīvot aizzemē bija baigi labi, bet gribās jau mājās. Jā, bija ļoti interesanti. Iesakam, nežēlojiet naudu, jo tā pieredze, ko jūs saņemat ceļojot, neviens to nevar jums atņemt. Jā. Bet galvenais tāpēc arī vajag pakrāt naudiņu, nevis tērēt pa labi, pa kreisi, vis kaut kādās muļķībās, bet tu pakrāji naudiņu, un tad tu vari investēt viņu neaizmirstamās atmiņās. Šī ceļojuma laikā mēs iztērējām 5300, vairāk par to, kurā, cik ēšanā, cik ceļošanā, par lidmašīnas biļetēs, par to vairāk manā Instagram rīliņā noteikti, bet jā, bija superīgi. Ideāli. Paldies, ka bijāt ar mums! Čau!